Labi izdomāts, pareizāk sakot. Daba izdomāja šito jūru. Senos laikos es nezinu tev pateikt, kas izdomāja šito cietoksni. Te var peldēties. Ūdens ļoti skaists. Iešu uz cietoksni uz Vecpilsētu. Nu, un kāpēc lai te nepasēdētu un nepaklausītos? Baznīca. Jokus dzenot, redzēs tev iztulkošu, kas tur rakstīja. Džona Baptista baznīca, nu. Džona Baptista baznīca, 7. gadsimts. Oi, tas ir cik gadi atpakaļ tas ir? Oi, nezinu, ļoti. 1000, jā. Tik līdz ierakstīsi Googlē vārdu Budva, tā ieraudzēsi šo balerīnu. Te ziemā ūdens temperatūra esot 14,5 grādi. Šodien 23 apmēram. Šitā ir Mogrena pirmā peldvieta. Un tur ir klints priekšā un tur klintī caurums. Un pa to caurumu var aiziet uz otro peldvietu. Bezmaksas akvaparks. Lūdzu, šūpojies vilniešos. 21. gadsimts. Opā. Caurumam cauri izgājām un nokļuvām mēs šeit. Šitā Mogrena otrā peldētava. Nu, nokļuvu līdz peldvietai. Es teiktu, kur apsēsties, te es arī apsēdos. Te galdiņš varētu kaut ko uzlikt, bet nav ko uzlikt. Bišķi pasēdēs un ies peldēt. Es jau iepriekš teicu, nu, ja ir tornis, te smuki, ne? Vienkārši sakot. Vajag mājām taisīt tornis. Ja ir tornis, tad uzreiz ir smuki. Nu, sveicināts Stepaņa Ļubiša. Vienmēr gribējies pasēdēt parkā uz soliņu. Stepan, es bišķi pasēdēšu, jā. Budva. Maza pilsētiņa. Šitāds viesnīca ir 100. Un es tikko šito ieraudzīju. Nu tā vēl te trūka, vēl šitādi jāuzbūvē. Bet te būvē visu, daudz kur. Ļoti būvē. Nu cik tur, nezinu, 5000 vēl. Atpūtnieki tur varēs apmesties, nu. Un šitāds viesnīca ir ļoti daudz un būvē ļoti daudz.